Un tās grupas, ka pa prieku man saglabājušās, un tā mēs joprojām kaut kā tur darbojamies un taisam kaut kāds kopējs pasākums. Un plānojam vēl arī kopēji tādu izstādi. No katra autora pa 10 bildēm, un tad kopā iznāk kāds 50 bildi, bet tagad meklējam tas tēls. Un pat cik es diezgan daudz laika veltīju braucieniem pie mana drauga Šmuldera, un uztaisīju tur diezgan daudz materiālu, gan viss rabarberu laiku, gan baļļuks, gan vēl šo to braukāju. Tāpēc es nekā nevaru attiekt no tā brīnišķīgas vietas un tāds telps un visādiem tur notikumiem. Un es reizēm braucu uz turieni, šī gadījumā es aizbraucu ar savu ļoti jauku draudzeni Lienu. Un reizēm braucam arī tāpēc, ka lai tam Šmulderu nebūtu garlaicīgi, un es reizēm atbraucu ar draudzēm, un tad, lai viņš apmūst, tad es saku to draudzēm, lai viņš izģērbies, viņš apmūst, tas Šmulders. Pēc tā viņš pie tā, jo viņš nekad nav bildējis kā jau sievies, un tad viņš no tās reizes arī viņam bija tāda mēģinājuma arī šī jomā kaut ko uztaisīt. Ļoti patīkam tādu jauku modeli, un viņa arī fotogrāfija tā ir spīgama. Tad ielikt priekš. Tā ir vienīgā veica bilde, bet viņa vienkārši nekur nebija rādīta. Tas ir Sanktpēterburgā, es vienreiz aizbraucu uz turien, lai paskatīt, vienkārši mans draugs taisīja savu izstādi, un te es aizbraucu paskatīties tādu. Un satikt tur ļoti jaukus cilvēks. Tas aparāts, tas ir savrājies vai jums skatājis ļoti labs, kā var teikt, tāds street ielas fotogrāfs, ļoti labs, tāds domājošs cilvēks. Tas bija Sanktpēterburgā, bet tas ir, nevaru, kurā gadā, tas ir 2005. gadā, bet man tā bilde patīk, tāpēc es viņu tā. Es vienkārši, es ar viņu tā diezgan tā, viņš ir tik liels fotogrāfs, un man kaut kā bija, es tur vicināju to aparātu, un man bija, viņš ir tik kolosāls tas street fotogrāfs, reportieris, un neizspēju pēkšņi kaut ko, tas šito es nospiedu bildi, un viņam parādīju, viņš to teica, ka nav labs, es biju ļoti priecīgs, ka viņš tā man atbalstīja. Tā. Tas ir tā, es saku, viss tā kolekcija diezgan raustīta tādā ziņā, ka tā es izkarēju ārā, tas ir paskatījos pa logu, un tur ir mašīna brauc, un nekas tur nebūtu labs, ja viņš nenospiestu bremzes, un tad tur bija tāds sarkana gaisma, un tur bišķi cik tā parādījās. Un tā, nekas sevišķi, bet tā krāsas tur ir. Ja ir nokopēt diezgan tāds, normāls, nekas sevišķi, bet es ar šī divu atbildināts. Un pie tā vēl tādā ziņā, tā iepriekšējā bildē ar to, ka tur ir šitā bilde nevar būt melnbalta. Un tāpat tās kā šitā bilde nevar būt melnbalta. Jo te ir diezgan tāds, šeit ir tas savādāk. Tas krāsīgs, tas savādāks. Bet ar to, kur vēl, teiksim, krāsu nevar galvenā loma krāsā. Tur nekāda notiek, bet tikai tas krāsas salikums. Tas ir tas galvenais. Ar to tā krāsāņa fotogrāfija attaisnītas. Manuprāt, protams.
Tas ir tāpatās, mēs bijām pie Šmulderi, un viņš tur rādīja savas bildes, tur savu albumu, tur kāds rādīja to pirkstu, un viņš tur tā, likās, ka tas ir. Bet tur bija tā horizontāla bilde, bet šito visu kreiso puses nogriez, tāpēc, ka es visu bildēju no rokas, un diezgan tā neasa, tāpēc viņi tur izskatījās diezgan tā neglīti, tāpēc es nogriezu šito daļu, bet tā ir nekas izskatās, un to asumu iespaidu dod tā maize, kas tur ir. Bet tur tālāk tur ir tās konfekts salikts, un tā diezgan tā pļūri iznāca, tāpēc kaut gan tā gals bija noklās diezgan interesanti. Nu, tāpat tās šito staigāt uz izstādes atklāšanām, un tā tieši šitā bildi ir uztaisīt Imants Gross izstādes atklāšanām. Viņš ir tāds, bija pārsteidz, ka cik viņš ir tāds labs fotografis. Agrāk es redzēju tikai dažas bildes, ka es aizēju pie viņa ciemos tur, kur viņš tur Ziemeļu valstu parlamentu, vai kur viņš tur, es neatceros, pie viņa ieskrēja diezgan tā, ar viņu tā trimci, pa viņam pa plecu, tā, pēc tam es paskatījos uz šito izstādājumu, cik viņš ir labs fotografis, kā es uzvedos pret viņu. Bet šitā bilde, man viņa ļoti patīk tāda kompozicionāla un līdz sevišķi, visu ļoti viņa tā tik precīzi, gandrīz vai riebīgi, cik precīzi viņi te sastājušies. Un šitās te pārītes, kas tur viņi skatās uz šiem, gandrīz ir ideāla kompozīcija, manuprāt. Un tad kad es lasīju tās lekcijas, tur 2 mēnešus, vienai grupā, otrā grupā. Nu, protams, tur bija visādi pasākumi, un tas bija pasākums, kad mēs aizbraucām uz Baudrāju. Tur bija, vai tur jūra, vai kas tur? Ūdens tur, tā pie ūdens tur. Krijām viņi tur. Vispār ar viņam diezgan tā ļoti sīk. Es ar viņam aizbraucu pie Šmulderi, un tad bija vispār man bija tāda iecera tur uztaisīt vienu bildi, un sanāca tāda kompānija diezgan liela, tur es nezinu, 5-6 mašīnas pie viņa aizbraukuši, pie tā Šmulderi. Viņš arī skaties, kad nāk cilvēki. Man bija tāda iecera, ka es atbraukšu tur, uztaisīšu tādu, tādu remake vai ko tad uz šitos svētu vakarēdienu, bet tikai sievietes. 13 sievietes tur tā. Bet man tur nekas neiznāca, jo es šausmīgi sanervozējos. Jo tur man viena draudzene, viņai bija izvēle vai braukt uz Parīzi vai braukt uz šito bildēšanu. Viņa izvēlējās braukt uz šito bildēšanu, ārprāts. Un mēs apstājamies, lai savākt visu kopā, un skatos, viņi nāk no un es atbraucu uz turieni, es konstatēju, ka es pazaudēju redzi. Tur absolūti es neko neredzēju, pilnīgi kā migla. Un tā es tur tā vicināju tur ar to aparātu kaut ko, it kā es tur kaut ko, bet faktiski es neko neredzēju. Es tā uztraukumu, tas šausmas. Tas ir tā otra reize, kad man tā iznāca. Pirmā reize bija tā, ka pie manis atbrauc viena tā dāma, un tā, kā es bildēju tas muguras. Un tad viņa atbrauc, viņa tā viss, un es tā apmūs, ka tas trauks. Nu, redz, tā, mēs aizbraucām ar šito te grupu, un tā viss tā sievietes, tur ir šausmīgi, jauka kompānija, tik draudzīgi, tik jaukas dāmas, tur varētu prot. Viss šitās te, tas nekas pauzēts, tas viss ir tā, nezinu, ko viņa tā macina darīja, es nezinu, ko priekšā stāvi. Tā rektīvi,
visas tās bildes, ko es rādīšu, visas tās bildes, gandrīz visas, izņemot tās, izteikts portrets, tur bija tā, bet visi reportāžu veidā, jo man tas aizrauja tagad, taisīt tās reportāžu veidā, jo es tā uzskatu, ka tomēr tā ir visaugstākā pilotāža, taisīt, just tās fotogrāfijas visaugstākā pilotāža, ja nobildē tādu momentu. Jo uzstādīt tas ir, manuprāt, es tā uzskatu, ka tas ir, nav nekas sarežģīts. To ir diezgan viegli. Bet tādu momentu noķert, tā ir augstākā māksla. Nu, tagad šitās ar kādu. Nu, tā ir tā pati meitene. Tur, nu, tas tā ir meitene, ļoti jauka meitene, pēc tam es vēl uzzināju, kā viņa sauc, Aleksandri. Bet tur tajā lodē es pats tur atspoguļu, tā kā spoguļi. Es tā paskatījos, nu tā es atstāju malēm, atstāšu šito bildi. Autoportretu, jā? Jā, autoportretu. Redz, kā var palielināt. Nu, redz, kā visu. To var uzstādīt kā atsevišķu bildi, tā palielināt. Jā. Nu, nezinu. Tā, nu, tāda atpakaļ. Drīkst, lūdzu. Nu, pamēģinām. Jā, nākošais. Nu, bet viņiem tur bija tāds, tā kampānija, viņi visi tā tēmēt uz tādu, uzstādīt tur mode, tur tāda, es nezinu, kā viņi tur fashion, tur kaut kāda tur, glans, žurnāli tā, tur modā atnāk un tā. Tur skaisti, tā nobildē, kā tas izskatās. Tur lidmašīna visu laiku lidoja, šur. Tur izrādās tajā dienā tur tā NATO, tā lidmašīna visu laiku kaut ko tur kursē, kaut ko tur ir tur. Nezinu, ko ir, bet ļoti tā bieži lidoja. Tas un tur šitā lidosta, tur kaut kā tas Air Baltica mašīna, lidmašīna tur vienreiz bija tā. Bet tā man likās, ka tā ir tāda ļoti jauka bildi iznāca. Tā. Un tad tas virziens, ko šitā te, tur šausmīgi daudz saskrējuši visi ar aparātiem, tik švidziņi, tur tā modeli, tur tā skaisti apģērbi, tur. Un man bija tā likās dīvaini, ka tā kompānija atbrauc pie Šmuldē, un tad viņi tur, viņi tur atraduši cirvi, tad viņa tur tāda smuka dāma, tur tā, un viņa cirvi kaut ko tur tēlo, un tad viņi kāpuši uz traktoru, un uz traktoru tad kaut ko tur tik skaisti, lai izskatītos uz tas. Vispār. Tas ir. Un pēc tam es tām meitenēm teicu, ka ne jau tam meitenēm, bet principā es teicu tā, redziet, bija tāda filma, saucās Suņa sirds, pēc Bulgakova. Un tur bija tāda cirkula. Viens tas ar matrozi, ar Mauzeru staigāja un dāma. Un viņš saka, un tā dāma kaut ko tur paredzēja, kaut kādu nākotnē, ko, tad viņi tur šitā, un tas Mauzers staigāja, un tad viņš tai dāmai saka, сделай загадочное лицо, дура. Un tā man liekas, ka šitais tā tēlošana ar cirvi un tāšu, tad tas likās, ka tas ir diezgan smieklīgi. Bet tad viņi tur kaut ko tur tēloja, un pēc tam tur kaut kur tur tajā kanalizācija, bet kaut kādā tur rorē viņi tur ielikuši un tur suns, un viņi tur kaut tur jāstāds. Reti tā. Drīkst jautājumu?
Jā, lūdzu. Jūs vispār neatbalstat inscenēto fotografiju? Es pēc tam parunāju. Tā, nu tas ir atkal šitā tā lidmašīna, tur lido un tā. Un tā, nezinu, no kā viņa, no vēja vai no kā tur viņa, vai no tā reviju skaņu tur bija, es nezinu. Bet, nu, tas viss tas ir noķerts. Viss. Un tā NATO lidmašīna. Tā. Nu, un šitā, atkal šitā, bet šoreiz šitā tajā Air Baltica. Tā, jā, un tur es pēc šitā te pēc astes, krāsām, tā pēc astes skastē, un šitās te pūķi laiži, tur tas cilvēks, tad man likās, ka tas ir tā interesanti, tā ainā. Vispār ainās es neprotu bildēt, tāpatās, kā es neprotu bildēt Kailas sievietes, kaut gan. Nu, reti, es tur, kā var teikt, mani daži ir paraugi, ir tādi, kurus es nevaru pārspēt, vai nu, teiksim, kaut ko pateikt jaunu, kaut ko, un tāpēc, jo tur, teiksim, tas ir tāds, kas tur ir jāmeklē, vai nu tādu noskaņu meklēšanu, vai nu formas meklēšanu, tas ir. Nu, tā tuvojoties tādiem Kailas sievietes bildēšanai, es taisīju šitās te Borisam Bēriņam veltījums ar to muguru, nu, tur gandrīz vai pliku sievietes, bet tur bija, tas man, pat cik man tas Boris Bēriņš ārkārtīgi patīk šitās te, tās muguras, tāpēc es tā viņam taisīju veltījums. Jo es skatījos, kā viņam tas zīmējams, un ko viņš ne jau tur neobligāti, ka tur būtu jābūt sieviešu ķermenim, tur varēja būt arī zirgs, zīmēt zirgs, jo viņš rādīja, kā viņš meklē līniju, tur tāds smalks līnija, bet pēc tam viņš atdod to līniju, tas ir formas meklējums. Un tas skatīties uz to tāds aizraujoši pilnīgi. Man bija mājās ir tā bilde, tā zīmējums. Un es katru reizi eju garām un skatos, kā viņš, tas man pilnīgi aizrauja šitās tā moments. Un tad es taisīju šitās tā. Nu jā, labi. Tas arī tāds gadījuma raksts, bet, nu, redziet, šitās te, ka iepriekšējā tur vismaz kaut kas tur tas, bet, nu, šito kaut kā atsevišķi. Bet, nu, man bija patīk to, kas ir, teiksim, katrā krāsā ir savs notikums tur ir. Teiksim, tajā, nu, katrā krāsā, tajā krāsā tur roka, tur kaut kas arī kaut kā pilnīgi, šeit pilnīgi kaut kā meitene vai rauga vai ko, kaut kas notikums. Katrā, tur arī viņam aiz šitā vīrieša, tur sarkanā krāsā, tur viņam tur ar kaut kas ir tāds kas tur notiek. Nu, pretī, man tas, es tā pamanīju, ka tas bildēšanas momentā, protams, es to neredzēju, vienkārši tā skatījos, tā un aizver acis un tā, to es visu redzēju un tā, bet, nu, kas tur tajās krāsās, to es pēc tam tikai pamanīju. Es pamanīju to meitenīti, to gan es pamanīju, bet kas tur citās vietās, to es ne. Un tā nopriecēs, ka viņš aizver acis un šitā tā bļauta vai ko, kaprīs vai kā. Nu, tāda bilde, to man bija patīk. Bet, nu, tā ir redzēt, šitai te bildē nav nekāda turpinājuma. Man tas, kā var teikt, tāds skrauj vai ko, es nezinu, ko var teikt. Kā es nevarēju viņai šitai bildē vēl kaut ko uztaisīt. Bet tā ir viena, tā iznāk tā bilde kā tāda nejaušība. Un man, kad ir nejaušība, man tas dikt nepatīk. Tas nozīmē, ka es neprotu bildēt. Saprotiet, ka vienu bildi uztaisot, man par to jāpriecās. Ja es taisīju šitās tās muguras,
Es vienu bildi uztaisīju tādu ļoti, manuprāt, tādu veiksmīgu. Un tad es domāju, jo tas ir, bet nu, ko es tādu, un kamēr nebija nenomierinājos, kamēr neuztaisīju vēl viņai blakus vēl divas. Nu, tad es tā nomierinājos, pat cik viņi bija, bet tās divas nākošās bija, nu, tās pirmās vērts. Tāds, nu, kā es apstiprināju, ka tā nav nejaušība. Bet šitai bildē es neko tur nenobildēju. Bet, nu, vienīgi tā nākošā dienā, nav tas nākošā bilde, tā šitā te, nu, es tā pašā dienā nobildēju, bet, nu, tā ir tāda Rodčenka rakurs.